kad pašvaldība bieži vien kaut ko sūdzās par zemes ierīkotājiem. Tad mēs mēģinām tur rakstīt dažādas apkārt vēstules un informāciju, nu zemes ierīkotāji ir jādara šitam tā, te nevis šitam tā, te. Jūs esat pamanījuši bieži vien kaut ko, vai mājaslapā liekam informāciju, kā tur būtu jārīkojās. Un tieši tāds pašas iespējas arī ir otrādi. Kā mēs to procesu varam ievirzīt normāli, mums vēlamos virzienos. Tieši tāpat arī pašvaldībā ir savas vēlmes. Jums ir jāraksta mums kaut kāda ziņa, mēs paskatīsimies, vai tas atbilst noteikumiem, ko jūs prasat, vai ko viņi tur neievēro vai ne, un tad attiecīgi, kā mēs varam reaģēt. Mēs rakstam visām pašvaldībām apkārt vēstulītes un sakam, ka tagad būtu šādi jāievēro. Liekam mājaslapā informāciju, kā turpmāk visiem tas būtu jāievēro. Un ticat man, lielākajā vairumā gadījumu tas tiešām strādā. Un cilvēki bieži vien kaut ko nedara, nevis tāpēc, ka viņi negrib, bet bieži vien tāpēc, ka viņi nezina, vai tā būs pareizi un tā ir iesācis un tāpēc tā dara. Jums ir uzdevums rakstīt jums vēstules, mēs mēģināsim šīs lietas sakārtot un, protams, kamēr ieiesies visas jaunās lietas, tas aiziet tādu. Siltiens grūti iepustināts, tās mašīnas ir lielas, gan no jūsu puses, gan no mūsu, gan no pašvaldības. Tā, laikam pat divi vienādi, kaut kas nav kārtībā labi. Runājam par katru no šiem tumšajiem klucīšiem atsevišķi. Projekts saskaņot. Kā institūcijas saskaņot projektus, mēs runāsim. Bet būtiski ir kas, ka jūs projekta pēdējā, teiksim, variantā, viņi būs vairāk. Pēdējā variantā ieliek iekšā tabulu, kurā būs jānorāda informācija par to, kas ar jums šo projektu skaņojas un kad skaņojas. Tātad ir jauna veida tabula. Kāda, kurā mirklī viņi ir kaludzu? Paraugāt savā. Kurā paraugāt? Ministru tabula. Savā tabula. Ne tā, kā Noteikti, jā, varētu būt savādāk. Kas ir jāvīm? Tas paraugs ir tikai paraugs. Tas ir tikai paraugs, kā ir zemes ierīcības projekts, nebūtu neizskatās kāds. Tas ir tikai paraugs. Par to, kā. To paraugu jāpat pamatu. Es neizslēdzu iespēju, ka jūs varat ņemt par paraugu. Es neizslēdzu iespēju. Nav stingri noteikts, ka tieši tas, kas tur ir, tas jums ir jāizmanto. Tā mums nav noteikts. Jo tur, piemēram, par asfaltu un vispār nekas īpaši nekas nav. Tas ir paraugs, kur varat izmantot šito, varbūt jums ir vēl kaut kāds ērtāks veids, kā norādīt. Galvenais, lai tur būtu saprotams, kas tur ir norādīts. Tas ir būtiskākais. Par projektēto zemes vienību kādas apzīmēja. Jā, ir tā iepriekšējā? Jā. Lēnuma numura. Jā, mēs par to, kam jābūt, mēs runāsim tālāk. Tad, kad mēs runāsim, kad institūcijas sniedz, institūcijām ir paredzēta 3 veidi, kā viņas var saskaņot projektu. Mēs runāsim par to drusku tālāk. Es tikai gribēju piebilst, ka ir vajadzīgi šādi atsevišķi tabula, kas ir kaut kas jauns. Par projektēto zemes vienību kādas ir apzīmējumi. Mēs jau pieskarāmies tam jautājumam, ka zemes ierīcības projektā ir atšķirībā no iepriekšējā, kad norādījām 1, 2, 3, 4, ir jānorāda arī šie kadastra apzīmējumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka zemes ierīkotājiem šie kadastra apzīmējumi ir jāpieprasa valsts zemes dienestam. Tā to pieprasa tieši tāpat, kā mērnieki to pieprasa savā procesā. Caur portālu kadastrs LV zemes dienests pados šo informāciju mums apmeklēt. Un ir būtiska lieta paredzēt noteikumos, ja šī projekta izstrādes laikā mainās šie kadastra apzīmē, šo zemes vienības skaits mainās, vai tur ir kaut kas pa daudz pieprasīts. Zemes ierīkotājiem ir pienākums valsts zemes dienestam nosūtot e-pastu, paziņot, ka šie kadastra apzīmējumi ir lieki, jo
ir dubultā pieprasījums. Varbūt kāds cits zemes ierīkotājs ir sācis darbu un pieprasījis kadastru apzīmējumu, mazums zemes īpašnieks nav samaksājis un darbs ir pārtraukts, es nezinu, kaut kādi iemesli dažādi varbūt. Vai kāds cits sāk strādāt un pieprasīja atkal šos kadastru apzīmējumus, un tādā nebūtu nekādos bezdalīgi, kā lūdzu. Bet viņš taču drīkst, jūs teicāt sākotnēji, ka var izstrādāt nescitos projektu variantus, ko iesniegt tiesā. Pēc jūs teiktā izliet, ka vienam zemes gabalam var būt izsniegti pirmām kārtām vienlaicīgi vairāki nosacījumi un otrām kārtām par vienu zemes gabalu var būt apstiprināti vairāki zemes ierīcības projekti. Kurš no viņiem aizies uz realizāciju, tas jau tā teikt kā vienīgs. Vairāki nevarētu būt apstiprināti. Vairāki nevarētu būt apstiprināti. Kāpēc? Kur tad izdevās? Kā tiesalēks, kuram visi īpašnieki iesniegumus kadastram parakstīs? Vairāki apstiprināti noteikti nevar būt. Apstiprināts var būt viens jautājums, kurš priekš izstrādājas. Tas neizslēdz iespēju, ka es kā viens kopīpašnieks nepiekrist nosacījums šī zemes ierīcības projekta izstrādē. Pašvaldība nākošais, ja pieprasīs mana māsa, tad pašvaldībai būs jāskatās, vai viņi jau nav teikusi, ka šeit jau var izstrādāt zemes ierīcības projektu. Viņi otrais var šāds nosacījums izsniegt, neizsniegt. Izsniedz un neanulējot iepriekšējos bez problēmām? Nepareizi tā. Viņa var izsniegt māsai tieši tos pašus nosacījumus, ko man izsniegus. Jo es ierosināju izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai, kuru pieder mums abām. Māsai, ja māsa pieprasa, viņa izsniegt tos pašus nosacījumus. Te varbūt sākās tas, ka māsa var aiziet pie viena zemes ierīkotā, un es aiziešu pie otra. Un tad divi zemes ierīkotāji strādās savu zemes ierīcības projektu. Tā var būt. Jā, es pierauju, kādas gadījumus var būt, un tad ir pieprasīti šie kadastra apzīmējumi. Tajā pašā laikā īpašnieks pieprasa nosacījumus dažādos laikos vienam zemes, ka pašam zemes gabalā tiek izsniegti 3 gabalu nosacījumi vienam īpašniekam par vienu to pašu gabalu, neanulējot iepriekšējos. Kad tiek izsniegt nosacījumi? Šobrīd līdz šim 5. augustam nebija paredzēts, ka pašvaldība izsniedz nosacījumus. Viņi pieņem lēmumu par to, kā uzsākt zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumā Mauzijā zemes ierīcībā. Tas ir. Viņi pieņem 2 reiz lēmumu par vienu to pašu. Jā. 2 lēmumus? Jā. Nepārtraukt. Tā ir droši vien kaut kā tur. Jūs jau pati tikko nesen teicat, ka katram ir sava vīzija uz to robežu. Viens grib 2 daļas dalīt, otrais kopīpašnieks 3 daļas, otrais 5. Līdz ar to būs, labi, tas būs kadastra portāla, TNT kadastra apzīmē, bet viss pie tā nonāks. Pašvaldībai būtu jāskatās līdz, ko tur drīkst, ko tur nedrīkst. Jūs saprotat, ka kopīpašnieks diez vai prasīs. Es prasīšu, vai Civil likums nosaka, ka es ar savu īpašumu varu darboties, kā gribu. Ja tas nav pretrunā ar teritorijas plānojama minimālam platībam, lūdzu, katram tagad būs vēlme dalīt, kā gribu. Nē, varbūt tas ir labi, ja brīvā... Labi, nevar gribēt. Tas ir tas, ko arī kolēģi, ko es dzirdu saku. Ja man pienākās 1/3, tad es nevaru gribēt sadalīt 5. Varu. Nē, nevar. Es atpirkšu pēc tam to daļu. Mēs pēc tam domājam daļu līgumu sagatavosim. Labi, es saprotu, teorētiski varētu būt, ka pašvaldība kaut ko nenočeko īstenībā pasaka, var taisīt vēl vienu zemes ierīcības projektu pilnīgi savādākam risinājumu un savādākam mērķi. Ierauj, ka normāli tas nav. Nav normāli, pieļauj, protams, pieļauj. Tas nav normāli. Bet, ja pašvaldība tā izdarīs, tas vienalga neizslēdz iespēju, ka katrs zemes ierīkotājs var izstrādāt savu zemes ierīcības projektu. Es ar vienu to pašu nosacīju,
māsa un aizies pie viena, un es aiziešu pie otru. Mēs jau runājām, ka tas grafiskais pielikums, kas ir, tas nebūtu nav tas, kāds būs risinājums gala rezultātā. Jo varbūt, ka tā kā es gribu, ja es nevaru uztaisīt to, kur iet apgrūtinājumu cauri, ir jādala tikai šitā, nevis šitā tā zemes viena. Bet māsa varbūt aiziet pie cita un cita zemes iedzīvotājs redz kaut kādu savu risinājumu. Mums tā ir savādāk. Pašvaldība nedrīkst apstiprināt īpus zemes ierīcības projekts ar dažādiem risinājumiem. Tur būs tas, ka nostrādās pirmais. Un ja es aiziešu pirmā, tad man būs apstiprināts zemes ierīcības projekts. Un tad tiesa uzreiz. Un uzreiz viņš jau arī tajā lēmumā arī apstāsies un gulēs un ilgi un dikti. Jā. Atstāsies pašvaldībai. Šeit ir tas, nonācām pie tā, ko jūs jau teicāt. Pašvaldība savos projektu izstrādes nosacījumos, lai šādos gadījumos kāds nesāku apstrīdēt, norādīts, ka jāsaskaņo ar visiem kopīšiem. Šeit ir gadījumi, kur, jūs saprotaties, praksē var būt visādi gadījumi. Jūs tagad gribat tikai no tās sliktās puses. Protams, bet tā taču ir. Jo cilvēks meklē, viens izdomā likuma, 10 izdomā, ka to likumu apiet, bet tas ir normāli. Tieši profesionāli jums arī stāsta, kā būs. Labi, skatīsimies, kā būs. Ja pretī, jūs profesionāļi, ir citi profesionāļi, tad tas vienkārši neiet cauri. Tur ir tur, kur nepaskatās, piekrītu, viss kas gadās, viss var kļūdīt. Ja mēs ņemam tā, ka cilvēks zina, ko dara un saprot, ko dara, tad tas vienkārši neiet cauri. Teorētiski tas nevarētu iet cauri, jā, bet, protams, praksē vienmēr un bieži vien kaut kas atklādas savādāk, un ja kaut kas nestrādās vai kaut kas aizies savādāk, mums vienmēr ir iespēja kaut ko mainīt šajos nosacījumus. Bet to mēs varam uzzināt tikai no tiem, kur strādā praksē. Tas arī tāds. Tā, pāri kādas apzīmējiem. Dzēšam ārā, tad un ziņojam, ja viņš var izliest. Mērķieki to dara jau šobrīd, un diezgan daudz ziņo par to, kad ir lieta kādas apzīmē, vairāk mums būvēm, tad pieprasīt kaut kā vairāk kādas apzīmējiem. Šādi gadījumi, kad būs pieprasīt vairāk, tas būs ļoti rēti. Bet vai būs kaut kāda iespēja kontekstā ar to iepriekšējo tematu par to, kad būtu pieņemsim vairāki zemes ierīcības projektu ierosinātāji, vai būs iespējams pēkšņi ir kaut kādi liekie numuri, jau ir pieprasīti vai tādā variantā viņi ir tapuši, vai būs iespējams uzzināt, kas viņus ir prasījis, kā viņus ir prasījis, lai izslēgtu šo dublēšanās Es pierādu, momentu. Zināt, kā ir šo te informāciju, no kādas tā atlasīt var. Jautājums, cik tas maksā un priekš kam tas ir vajadzīgs. Ko jums izteiks, kad ir kāds cits no jūsu kolēģiem pieprasīšos kādas ir apzīmējums. Šādi gadījumi būs ļoti rēti. Ja tāda būs un jums nebūs kaut kādas skaidrības, jūs uzrakstīsiet mums vēsturi, tad mēs sapratīsim, ko varētu darīt. Ja jūs redzat, ka tur ir vairāk un kaut ko nevarat saprast, tad jūs rakstīsiet vēsturi. Pēc būtības šādi gadījumi būs ļoti reti un vairāk būs tā, ka tiešām, kad kāds ir iesācis strādāt un kādam citam varbūt jāpabeidz vai kaut kā. Vai tad nevar izmantot tos pašus? Kurus pašus? Tos pašus katrs apzīmējums, kas iepriekšējām ir piešķirti. Protams, viņš var. Te iet runa, ja dubultā. Jūs redzat, ka jums ir jāizstrādā zemes vienība ar divām zemes vienībām un divi kādas apzīmējumi jau ir priekšā. Bet tad ir jautājums, vai pirms tam būs iespējams redzēt, vai viņi ir vai nav. Jo, ja ir tāda pats kārtība kā šobrīd pie katastrālās uzmērīšanas, tad es iepriekš nezinu, vai tur ir piešķirti vai nav. Jūs tikai tad saņemat informāciju, jā. Jā, tikai tajā, citreiz vēl tajā tabuliņā Excel. Tieši tāpēc, ja ir tas nosacījums, jā, jūs neredzēsiet. Jūs saņemat no katastrofas informāciju tieši tāpat kā šobrīd. To, ko jūs esat ieprasījuši un kas ir iereģistrēts, tikai tas, no katastrofas iznāk ārā. Tur nevar iznākt ārā nekas cits. Ja jūs pieprasīsiet informāciju un pēc tam prasīsiet katastrofas apzīmējumus, tad jūs maksāsiet otrais par šo informācijas pieprasīšanu.
Tāpēc parasti būs tā, ka jūs vispirms pieprasīsiet kadastrā zīmējums, un tad prasīsiet šo informāciju. Un tad atklāsies, ka tur ir 4 vai 5 vai 6 kaut kādi. Tādi gadījumi, ka tur būs 4 vai 5 vai 6 jau priekšā, būs ļoti reti. Kādas informācijas šobrīd publicēt? Līdz šim nebija. Jūs izmantojat. Robežu plānu. Nē, šobrīd arī ir informācija no kādas. Mēs varam izmantot ar robežu plānu. Bet DGM failu var redzēt, kas pieprasījās. Nebija obligāti. Jā. Neprādās programma. Kā šeit es tagad no galvas? Neatceros, kur mēs tos plānotos, kādas prasībnēs redzam. Kadastra informācija. Jā, kadastra informācija. Pēdējā sailītes ir plānotas zemes vienības.